Sakiet, lūdzu, ko jums nozīmē tā piekdienas sajūta? Rīt jāiet uz darbu. Nē, piekdiena, pēdējā darba diena. It kā, pēc tam var atpūsties. Piekdienu var vakarā satikties ar draugiem. Ja tev ir pēc tam jāstrādā, kā medikiem mums, ja? Atpūsties, aiziet uz lido, iedzert tāliņu, padejot, tur ir dzīva mūzika, padejot, atpūsties. Baigi forši. Tad sakiet, kā jums šķiet, kāpēc piekdienas sajūta būtu labāk par citu dienu sajūtām? Tāpēc, ka nedēļas gals, jau viss ir nostrādāts, nedēļa jau pagāja, forši rīt laikam var tā pagulēt ilgāk. Bet nabaga mediķiem katru dienu jāstrādā ir laikam. Tā jau ir. Un kā jums šķiet? Kāpēc piekdiena ir laba sajūta? Kāpēc labāk par citām dienām, jā? Piekdiena? Tāpēc, ka viņi ir pēdējā darba diena, it kā. Sestdien, svētdien visi mājās, arī, ģimene mājās. Nevienam nevajag ne uz darbu, ne uz skolu. Tā laikam. Ļoti jauki. Mēs esam šeit saistībā ar misiju, ka mēs vēlamies veidot to piekdienas sajūtu pirmdienās cilvēkiem. Ko jūs par to sakat? Tā ir forša ideja? Jā, tāpēc, ka pirmdiena ir ļoti... Ziniet, mums tāda bija reklāma, ja? Pēc 40 gadiem pirmdiena ir tāda bodrinkaja, otra diena ir arī tāda forša, trešdiena tās sievietes arī normāls. Uz ceturtdienu viņas ir tādas jau nostrādājušās, piekdiena vispār ir nostrādājušas, tādas jauniem cilvēkiem. Pirmdiena ir nekāda, otra diena arī. Jāiet kaut kur. Piekdiena jau, ceturtdiena jau viņi ir žiglāki, piekdiena viņi vispār žigli.